Kas pamudināja kļūt par rezerves karavīru un apgūt rezervistam militārās apmācības kursu? Es jau sen vēlējos iziet šo kursu, kad es par to dzirdēju. Un arī mana mamma kādreiz izgāja zemesargus, un man īstenībā ļoti saistīja šīs militārās lietas kopš bērnības. Un, jā, tieši pagājušā gada vasarā man bija brīvs 3 nedēļas no koncertēšanas, un es uzreiz mudīgi pieteicos. Īstenībā nepateicu nevienam tajā brīdī, bet jā, saņēmos un pieteicos. Kas ir spilgts palicis atmiņā no šī kursa? Saliedētība un arī pašaizliedzīgums, it īpaši no seržantiem. Un mani apbrīnoja tiešām šo cilvēku atdeve un prieks, un viņi vienmēr bija ļoti izpalīdzīgi jebkurā brīdī. Un tas varbūt mūzikas pasaulē nav tik bieži sastopams, un mēs visi sajūtāmies tiešām kā ģimene. Un arī visi, kas mēs satikāmies, protams, bijām pilnīgi dažādi cilvēki, tur no dažādām profesijām, no dažādiem dzīves gājumiem, dažādos vecumos. Daudzi bija tikko no skolas atnākuši, daudzi vēl mācās studijas vai strādā profesionāli vai arī dzīvo ārzemēs. Tādēļ tas bija tiešām tāds liels piedzīvojums satikt tik daudz cilvēkus un plecu pie pleca darboties un mācīties. Un, jā, un arī tas, ka mēs tik daudz apguvām tajās 3 nedēļās, tas pats fiziski, es neteiktu, ka bija tik sarežģīti, kā arī mentāli to visu informāciju sagramot. Ko tu teiktu tiem, kas vēl šaubās, vai iet šajā kursā vai nē? Es noteikti teiktu viņiem noteikti iet un izdariet to, un tas arī ir liels pārbaudījums pašam sev, bet tajā pat laikā tev vienkārši jāsako pavēlēm, jādara viss to, ko tev saka, ko tev, vienkārši jāsako līdzi programmai un plecu pie pleca darbojies ar saviem kolēģiem vai draugiem kopā. Un es arī no sākuma biju nedaudz sabijusies dēļ rokām, jo man tomēr ir trausls instruments jāspēlē, bet tās lietas, kas man varbūt bija bišķi grūtākas, es tās darīju ar cimdiem. Tādā ziņā viss bija iespējams, un arī mugursoma nebija tik smaga, kā likās. Un ko tu ieteiktu tiem, kas jau ir pieteikušies kursam, bet arī tomēr varbūt bažījies par kaut kādām lietām, kas viņus sagaida? Tur tiešām nav par ko baidīties, jo es arī sākumā, es vispār nezināju, uz ko es tieši esmu parakstījusies, un arī mēs visi, kad braucām kopā autobusā, mēs visi bijām sabijušies, un, protams, mums visiem, kad mēs visi satikāmies, tur iedeva formas un tā, un tad tas viss, protams, ir ļoti nopietni arī, un tu, protams, saproti to, ka tā ir liela atbildība un pārstāvēt mūsu valsti un cīnīties par mūsu valsti, un mēs visi arī esam devuši zvērestu būt daļa no tā, sargāt mūsu zemi. Un es uzskatu, ka tas ir katra valsts pilsoņa pienākums to darīt un pastāvēt par mūsu zemi. Un, protams, es kā vijolniece varbūt varu lielāku devumu dot kā mūziķis, bet es uzskatu, ka arī es varu pielikt nedaudz savu pirkstu, lai palīdzētu un būvētu spēcīgāku Latviju. Paldies! Jā.